jums jau ir ārkārtīgi sarežģīts laiks bijis tas, kur divi kari un pēckari un viss tas. Pirmais karš, tas bija puikdienas, tas es tur Māskavu varu sajust. Otra kara laika tad, jā. Tad bija, no vāciešiem bija jābaidas, tikpat no mežbrāļiem jābaidas, tas ir viss tā. Bet, jāsāk paldies Dievam, ceru tika ar visi. Var teikt, tie pasārgāts. Pirmā reize, kad es biju tik švaks un slims, ne tik slims, bet novārdzis, nobādājies, ka no man vairs nekas. Tur atminas labi vienu nakti, kur bija daudz mēs bijam tā baraka, kur tā nāri visi gūl. Un es biju tā iešnaukts iekš tiem. Es pakustēt nevaru, vai es tā apgriezties, un es nevaru apgriezties. Kas ir stiprāks, tas ir sasliecies vairāk, tas tiesa pirmā. Es nevaru pretturēties. Reize mūs viss sagūstē un aizviet. Padaujas apgabalā. Bet viņš divs brāļus un vairāks vēl nosūtē uz Sepahovu. Un jaunākais brālis no tiem, kas tur bija tie divi, tas jau ir ātrāk. Es drīzāk domāju, ka tas Jānis, tas vecākais, ka tas būs, nē, Frits, esat mīris. Te vienas tieši atbrauc no ciemāja, kas tieši Frits bija goba, tas izteica labi, kā viņi bija. Kas te bija? No švakam nekas vairāk. Vienu nakti, viņš teica, Frits, te bez viņu sāk krākt un tik lūguma krāts, kamēr viņš nepūšas un viens. Bez kāds slimuši un bez ko. Es pats varu teikt, švāks es pārbrauc un vārks un kā piturējis. Bet kā no atspirk, tā jau vairs nemaz grūtam tā neatcerējās. Tā jau patīk iedzērt, tā jau patīk kā uzbļaut kādreiz. Tas ir slikti. Ar ko jums tagad ir, kā saka, tā galvenā grūtība, kas tagad te ir? Galvenā grūtība ir vecums. Tur ir neko nevar darīt. Tur ir tas ir likumīgi. Tas ir liktinieks. Bet kā tas atsaucās uz jūsu dzīvošanu šeit? Atsaucās tas, ka mēs varam teikt, ka mēs it kā uzvarētājies. Var tas ir no Dieva ļauts tā, kā mēs vēl var būt, un pārēj vairs nav neviena. Tikai tā viņš no Dieva ļauts. Ko tur vien jārunā? Ko tur jārunā? Lai kāds tas kaimiņš būtu. Tomēr cits cilvēks varētu pateikt viņam, aiziet pie viņu, vai viņš var te atnākt un tā tālāk. Ko nu par to runāt? Bet mums nav kur iet tagad. Mums nav kur iet. Kas tad ir viss ciems izmirsi? Kur tad ir tas ciems? Nav vajag. Jaunam te darbs nav bijis. Tie aizgājuši prot citur strādāt. Un tik te veci te palikt vēl.